Hei, mans vārds ir Gunita Lakstiņa-Skroderēna, un šodien ir jau 33. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērija. Nesen es saņēmu jautājumu, kāpēc rubrikai ir tāds nosaukums. Nu tad šoreiz par pirmo daļu. Darīt ir radīt. Man pašai pirms kāda apmēram gada tas bija atklājums, ka šie vārdi ir anagramma. Proti abi divi sastāv no vieniem un pašiem burtiem. Bet vislielākais, nevis atklājums, bet atziņa, ko es esmu tajā iekodējusi, ka jebkā darīšana ir kaut kā radīšana. Teiksim, tu lasi grāmatu, tātad tu radi savas zināšanas. Tu zīmē, tu radi gleznu vai zīmējumu. Pat ja tu sēdi tikai divānā un skaties televizoru, tu radi, nezinu, varbūt slinkumu, varbūt kaut ko produktīvāku. Jebkurā gadījumā viss, ko tu dari, ir radīšana. Un, manuprāt, ir fēna sajusties kā radītājam, un starp citu arī attiecībās. Viss, ko mēs darām, mēs kaut ko radām, jo cilvēki ar mums miedarbojas. Tā kā mēs pret viņiem, tā viņi pret mums, un atkal otrādi. Un tas, manuprāt, ir ļoti forši. Tā kā turpinām radīt un tiekamies pēc nedēļas, kad es pastāstīšu, kāpēc otra daļa tieši tāda. Čau, čau!